valdes vadītājs rīkoja pirmo reizi, man liekas, akciju Izvēlies Latvijas preci. Lidostā mēs tur rīkojām akciju. Tas ir mūžam karsti. Nu, loģiski, ka vajadzētu izvēlēties Latvijas preci. Ko ierosināja ZZS? Ierosināja, ka uz katras preces jābūt karodziņiem. Ko tas nozīmē? Uzstājās tie, kas pret, tai skaitā arī apvienotais saraksts, kad tas izmaksās milzu naudu lielveikaliem. Nu, milzu, tas ir tūkstošiem, varbūt simtiem tūkstoši precēm jāgribē virsū karodziņš, jā. Kaut arī, kā jau jūs teicāt, to izcelsmu var noteikt, jā. Un es faktiski esmu pret, bet kā kamaleons, es nejaušu nospiet par podzīju. Un tā kā... Tieši tā gadās. Tā kā tagad cilvēki teiks, viņš arī palātīt, kaut arī es iekšējais esmu pret, jo mēs radīsim papildus izmaksas tirgu. Un kas galu galā par to visu samaksās? Pircējs. Jā, tā kā, faktiski es esmu pret. Tāpatās mēs varam, ja labi gribam, noteikt, kur tā prece ir. Pulks tāds maziņš turot, viņš blakus ir uzreiz. Man vēl Ramona Petroviča aizrādījies, ko tu nospied, bet Jā, man nevajag tādas mācības.